Šalom. Šalom, jeb pareizāk sakot, mēs turpinām savas prezentācijas no fonda Šī pasaule kā durvis vadā un es stāvu caurvējā. Pastāstīšu šīs mūsu darbības mērķus, kā kristīgās mācības izvērtēšanas kritērija. Šeit ir viens no šī prezentātāja pārstāvis vienu no šiem kristēniņu veidiem, stāstīs par šīm brīnišķīgām pārvērtībām, par šīm brīnišķīgiem kritērijiem, kuras nesīs cilvēkus pie patiesās pārliecības, pie tās pārliecības, kas ir kontekstā ar svētiem rakstiem, Toru, Tanahu un Abrit Akadešā. Lūk, šajā slaidā mēs lasām Adamā glābiņš ar piepotēšanos. Ko varētu nozīmēt šis uzraksts? Adamā. Tieši uzsvars jāliek uz Adamā. Nevis Ādama, bet Adamā. Un tālākais teksts paskrādo mazliet, kad Ādams, tas ir ivritā cilvēks. Latviešu valodas bībelē viņš ir rakstīts kā cilvēka vārds, taču, diemžēl, tas nav pareizi. Ja mēs runājam kā cilvēka vārds, viņš ir arī kā cilvēka vārds pielietos, bet īstās saknes nāk no ivrita valodas, kur tas ir vienkārši apzīmēts kā cilvēks. Lūk, un šeit ir Ādama cilvēka glābiņš. Kas tas ir? Lūkšanas vai asins upuris? Vai cilvēkam pietiek ar lūkšanu? Viņš tiek glābs? Jeb ir vajadzīgs kaut kas vairāks. Un šeit būs tāds mazs izklāsts par to visu. Protams, šis izklāsts ir domāt tiem cilvēkiem, kuriem jau ir zināms, kas ir ebreju tauta, kas ir viņa tauta, radītāja tauta, kas ir Ābrakams, Iskaks, Jākabs. Taču derēs arī tiem cilvēkiem, kuri meklē pēc patiesības. Derēs ikvienam cilvēkam, kurš cis radītāja un glābšanās cerībai, kas ir dota mums cilvēkiem. Un šeit ir tā, ļoti raksturīgi ir tas, ka daudzās ebreju sinagogās netiek lasīta Jesajas 52. nodaļa no 13. līdz 15. Tā izbeidzās pie Jesajas 52, 12 un atsākās no Jesajas 54. Interesanti, kāpēc tā? Nedēļas praviešu lasījumi, kuri notiek katru šabatu sinagogās, tie ir lasījumi un ir ļoti raksturīgi, ir tas apstākļis, kā svēto rakstu Jesajas 53. nodaļa nekad netiek lasīts sinagogās. Šādu apgalvojumu es ieraudzīju ebreja, vienā brīnišķīga ebreja grāmatā. Protams, tas nav mans apgalvojums, jo es neesmu to pārbaudījis. Sauc to ebreju pēc uzvārda Grubers, viņa vārds, jeb sinonimais vārds, bet tā viņš apgalvo. Lasot šos Jesajas 53. nodaļu, es arī varu saprast, un izstudējot šo nodaļu, kad ir taisnība, noteikti ir daļēji, ja ne visa taisnība, tad noteikti ir daļējas taisnība šim cilvēkam, šim ebrejam Gruberam.
Jo Jeseju sāk 53. nodaļu ar ļoti tādu dīvainu jautājumu. Kas ir noticējis dzirdētām no mums? Un kam ir atklājies Adonāja elkonis? Rodas pārliecība, ka Jesej zināja, kā tam, ko viņš paziņoja, ir grūti noticēt. Un tam šodien pie ebreju tautas ir ļoti svarīga vieta un tikpat ļoti svarīga nozīme. Kad tiek runāts ar ebrejiem par Jesejas 53. nodaļu, visbiežāk var dzirdēt iebildumus, ka tas nav Amašiach, bet šeit aprakstītās ebreju tauta, kura paņēmusi uz sevi visu pasaules tautu grēkus. Jāsaka gan, ka tas ir ļoti vājš un neveikls apgalvojums. Tā kā krona lūkšanās viņi griežas pie tā, kurš paņēma uz sevi Izraēla tautas grēkus, runājot Amašiach, mūsu taisnīgums. Nu lūk, šī lūkšana ebrejiem ir zināma kā krona lūkšanās, un to var atstāt Adonāja kalpošanai salīdzināšanās dienai, kas saucās Jom Kipur, lūkšanās grāmatā CO 1931. gada, lapas 230. lapas puse. Un šajā krona lūkšanās ir sacīts Amašiachs, mūsu taisnīgums, pametīs mūs, šausmas mūs ir apņēmusies, un mums nav nevienā, kurš var mūs attaisnot. Viņš nesa mūsu laika nedarbus un mūsu vainas, un bija ievainots mūsu vainas dēļ. Viņš nes mūsu grēkus uz saviem pleciem, lai atrastu attaisnojumu mūsu grēkiem. Mēs tiksim izdziedināti ar viņa rētām tanī momentā, kad mūžīgais radīs viņu no jauna kā jaunu būtību. O rādi viņu, griežoties pie zemes, dod viņam piecelties no seira, lai sapulcinātu mūs otrais pie Lebalona kalna ar Jona roku. Jons, Amašiaka vārds, kura saknes nāk no ivrita vārdiem. Viņa vārds, tas ir uzrakstīts 71. salmā, 17. pantā. Un šī lūkšanās, kur ir paša svinīgākā Jonkipur dienā, salīdzināšanās dienā, satur 4 apgalvojumus, kuri atbilst Jesejas 53. nodaļas un sākas patiešām ar brīnišķiem priekšlikumiem. Mums nav neviena, lai attaisnotu mūs, es atvainojos. Mums nav neviena, lai attaisnotu mūs. Lūk, šie 4 apgalvojumi. Viņš nesa mūsu laika nedarbus uz mūsu vainas. Viņš bija ievainots mūsu vainas dēļ. Viņš nesa mūsu grēkus uz saviem pleciem. Mēs tiksim dziedināti ar viņa rētām. Nu, redziet, ja mēs ļoti uzmanīgi un nopietni sapratīsim šo lūkšanu, tad mums būs ļoti smagi saprast, ļoti smagi saprast, kā ebreju rabīni var apgalvot, ka taisnošanās caur starpnieku ir apustuļa Šaula, kas ir Pāvils, ir apustuļa Saula vēlākais izdomājums, un viņu nevar atrast svētajos rakstos. Jaunākais
Mahzora izdevumos. Jā, tik tiešām jānākojas Mahzora izdevumos salīdzināšanas dienā. Jom Kipur šī lūkšana ir izlaista. Saprotams. Viņu neiespiež, jo ticīgi ebreji Amašjakam norādīja uz šīs lūkšanas īpašu nozīmi. Ir tikai viens veids, kā Adams var tikt izglābts no grēka un tās sekām, jā. Sekas ir nāve. Un tas ir ticēt Ješua Amašjaham, kurš ir aprakstīts svētajos rakstos. Zem debesīm nav cita vārda, ar kuru cilvēks var tikt glābts. Nav. Ješua Amašjaka asinis, izlietas asinis ir pilnīgs upuris par visas cilvēces grēkiem. Jāsaprot ļoti svarīga raksta vieta. Bez asins izliešanas nav grēku piedošana. Tas, ka Ješua labprātīgi atdeva savu dzīvību, tā norādot visaugstāko žēlastību un mīlestību, deva cilvēcei to, ko tā nebija pelnījusi un nekad nebūtu varējuši nopelnīt. Viņš dod glābšanās dāvanu ikvienam, kas viņam tic. Mēs esam glābti un attaisnoti, kad atzīstam, kad esam grēcinīgi, nožēlojam savus grēkus un uzticamies Ješua un viņa nobeigtām salīdzināšanas dienas Jom Kipur darbām pie soda staba, pie krusta. Jā, tas ir ļoti zīmīgs teksts. Bez asins izliešanas nav grēku piedošanas. Tāpēc arī pirmā derība nav bez asinīm iesvētīta. Jo, kad Mošē Mūzus iekabās, kad viņš visai tautai bija pateicis visus baušļus, pēc likuma visas tautas priekšā, ņēma teļu un āzu asinis ar ūdeni un savērpstu vilnu un īzopu un apslacīja pašu grāmatu. Un visu tautu, redziet, apslacīja grāmatu un visu tautu satīdams. Šī ir derības asinis, ko noslēdzis ar jums Adanais. Tāpat apslacīja ar asinim telti un visas dievkalpojuma rīkus. Un kā gandrīz viss pēc likuma tiek šķīstīts asinīs, jo bez asins izliešanas nav piedošana. Debešu paraugu attēliem jātop tāpatās šķīstīsim ar to pašu, bet debesu lietām pašām ar labākiem upuriem nekā šīs. Jo Amašjaks nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, bet pašās debesīs, lai stātos par mums Adanāja svētceņa vārds svaiga priekšā. Tas ir uzrakstīts vēstuli ebrejiem 9. nodaļā no 18. un 14. līdz 14. Es atvainojos no 18. līdz 24. pāntam. Un Jeruzaleme savā grēku nožēlā, lūkšanā un labos darbos. Tā ir jāpārvar, nepārtāvs ir pienes, jāpārvar, jāvar. Nepārtāvs ir pienes pateicības upkuri. Ko nozīmē šis teikums Jūda un Jeruzaleme
savā grēku nožēlā, lūkšanā un labos dabos ir jāvar nepārtraukti pienes Elokim pateicības upuri. Es atvainojos. Un šeit ir apgalvojums par iepriekšējo tekstu. Viņiem vajadzētu pateikties Elokim par to, ka Ješua reizi par reizēm ir izpildījis kaparu, pienesot izpērkošu upuri ar asins izliešanu par cilvēku grēkiem, jo bez asins izliešanas nav grēku piedošana, kā rakstīts augšām stāvošā pantā. Šāda veida upura pienešana tik tiešām ir patīkama Adonajam, kā senāts dienās, tā pasreizējos gados. Parasti, ko dara? Parasti ebreji pārliecinošā balsī apgalvo to, ka viņi nav grēcinieki, jo katrs no viņiem savā sirdī nes kunga garu. Un tāpēc nevar būt viņiem grēcīga sirds. Interesants apgalvojums. Un turpinot, viņa ebreji saka, mēs tikai vienu reizi gadā, salīdzināšanās dienā, tas ir Jom Kipur, esam grēcinieki. Visādā ziņā to viņi saprot, tā kā tieši šajā dienā viņi atgriežas grēkos. Tādā kārtā viņi pilnīgi atzīstas savā grēcībā attiecībā pret Elohim. Un pats traģiskākais ir tas apstākļus, ka viņi nesaprot, ka viņu grēka izsūdzēšana un grēki paliek neizpirkti, jo nav viņiem izpirkuma upuru asinis. Protams, kā tas bija senāk, kuras šīs izpirkuma upuru asinis, šie rituāli tika veikti tad, kad bija pirmais un otrais templis. Tagad viņiem ir šis atzinums ļoti svarīgs. Es nolasu vēl vienreiziņu. Un pats traģiskākā ir tas apstākļis, ka viņi nesaprot, ka viņu grēku izsūtēšana un grēki paliek neizpirkti, jo nav viņiem izpirkuma upuru asinis. Šis upuris, ko lasām 2. Mūzes 30. nodaļa 10. pantā, ir jānotiek katru gadu. Tagad šeit teksts. Vienreiz gadā, lai Ārons pie šī altāra ragiem izdara salīdzināšanos. Atvainojos, nemot salīdzināšanai no grēka upura asinīm. Vienreiz gadā pie tā jāizdara salīdzināšanās uz audžu audzēm, jo altāris ir pārlieku svēts Adonājām. Jā, viņš ir pārlieku svēts Adonājām. Nu, redziet, un kā mēs redzam, ka tā bija upura asinis, caur kuru jānotiek salīdzināšana. Jo tāpēc, ka ķermeņa dvēsele nefeša ir asinīs, un es nozīmēju viņu jums uz upurēšanas altāra, jo šīs asinis attīra dvēseli iekavās nefeša. Tas ir rakstīts Torā, tas ir Tanahā rakstīts, Levīt, Vaikra 17.1. Un paraksti notiek tā, ka tikko ebrejiem tiek atvērta šī patiesība, viņi apgalvo, ka viņu lūgšanās aizvieto asins upuri, tā kā bez tempļa Jerusalēmē nedrīkst pienest dzīvnieku upurus, un ka šodien vairs nav vajadzīgas asinis. Interesanti, vai ne? Taču Adonais runā, ka šie notikumi, nolikumi un iestādnīja doci uz audžu audzēm. Un 3. Mūzes 16.22
9 līdz 30 un 34. pantā saka, un tas, lai jums ir par mūžīgu likumu. 7. mēnesī, 10. mēneša dienā jums būs savas dvēseles pakļauts šķīstīšanas kārtībai, un jums nebūs strādāt nekādu darbu, nec iezimtajam, nec svešiniekam, kas mīt jūsu vidū, jo šajās dienās tiek panāta jūsu labā salīdzināšanās, lai jūs varētu šķīsti kļūt no visiem saviem grēkiem Adonai priekšā, un jums šķīstoties, to darot, jā. Un tas, lai jums ir mūžīgs likums, ka jūs meklējat salīdzināšanos visiem Izraēla dēliem reizi gadā. Aha! Un viņš darīja, kā Adonai Mozu bija pavēlējis. Tad tāds interesants turpinājums būs. Kā viņš skan? Bieži vien, ja tiek jautāts ebrejiem, kur viņi ņem asinis, kuras vajadzīgas, lai izpirktu savus grēkus, kā tas ir uzrakstīts 3. Mūzes 17.11. Jo viens nes dvēseli nefešmīs asinis, tādēļ es esmu jums devis tās uz altāra, lai jūs varētu gūt savām dvēselēm, iekavās nefeši, salīdināšanos, jo asinis salīdina dvēseli, iekavās nefeši. Un šī biesāka atbildi ir, ja, kuri ņem asinis, kuras ir vajadzīgs, lai izprast savus grēkus, šī visbiezākā atbilde ir, šajos laikos mums nav vajadzīgas asinis. Tā kā lūkšanas aizvieto pilnīgi šodienas upurus. Un tā kā mums nav templis, mums nevajag arī upuru asinis. Nu, protams, viņiem ir taisnība, ka šodien Adonai neprasa upura asinis, bet ne jau pēc tāda iemesla, kā viņi to apgalvo. Mums patiesi nevajag upura asinis, un nevajag tāpēc, ka asinis Golgotā bija izlietas vienreiz un uz visiem laikiem. Aleluja, aleluja, aleluja. Akadas slavē to, kurš mūsu sensiem izdarīs visus šos brīnumus, izvedīs no verdzības uz brīvību, no ciešanām priekā, no sērām svētkos, no tumsas lielajā gaismā. Es atvainojos, un nolicis viņa priekšā jaunu dziesmu. Aleluja, aleluja, aleluja. Tā lasā un lūdz ebreji pie Pesaka galda, bet ir tiešām šīs jaunās dziesmas dziļā doma, vēl pavisam nav izpildīta, jā. Viņi uz šodienu nav izvesti, ebreji, no verdzības uz brīvību, no ciešanām priekā, no cērām uz priekiem, no tumsas uz lielo gaismu, tāpēc, ka neatzīs lielo glābšanu caur Ješua Pesaka jēra. Neatzīst arī tāpēc, ka Adonais svētsraļu vārds ir aizvēris acis un aiztaisījis ausis, lai viņi neredzētu un nedzirdētu viņa balsi. Es ļoti ceru, esmu pārliecināts, ka drīz vien kungs, mans radītājs, lai svētī vārds viņš atvērs ebrejiem šīs acis un ausis, viņi ieraudzīs šo brīnumaino glābšanās cerību, vienīgo glābšanās cerību Ješua Hamašjahu.
Notlūdzu, un šīs te dažādas iedvesmas, kuras esmu izildījis no grāmatas Paula Cēnis, Jūda Cēniņš, kura ir izdota Izrēlē 1993. gadā, krievu valodā. Tulkojis tos esmu es, jā. Lai svētīts ir Izraēls, sagaidīt un lūgties, lai kungs pātrina šo glābšanās cerību, atver šīs acis un šīs ausis, lai viņi dzird ierādīts Ješua Amašiach. Amen.